Esiet sveicināti, darbie tikšanās baznīcas kalnā viesi, skatītāji, mūsu draugi. Prieks ar jums atkal vienā trešdienas vakarā tikties. Un mēs šajā vakarā atkal ieskatīsimies viena no mūsu aktīvu kalpojošu cilvēku dzīvē. Tāpēc es esmu uz sarunu šodien aicinājis cilvēku, kas, ja tā godīgi jāsaka, tā diezgan tā nemanāmi ienāca Talsu draudzē pie mums un ir palicis un vēl vairāk uzņēmies arī tādu atbildīgu kalpošanu kā koru vadīšana. Prieks, Indra, tevi sveikt šajā mūsu sarunā. Indra Ozola, darbie draugi. Paldies, Andi. Prieks būt šeit. Tā kā mēs ar tevi kaut kādu laiciņu apakaļ runājām par tādu iespēju tādā sarunā mums tikties un kaut kādas tavu ticības ceļu apskatīt un ieskatīties, nezinu, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē. Un tu teici, es neesmu tik sen šeit, varbūt, ka kāds ir senāks un cienīgāks, bet jāsaka, tu esi viens cilvēks, kas ar savu tādu, ticības tādu dzirksti, aizrauj sev līdz cilvēks. Un es domāju, kāpēc neuzaicināt tevi? Bet ja tie iepriekšējie mūsu sarunu vakari ir bijuši, un tas parasti jautājums, tas ko Valdis Zatlers savā laikā teica, kas es esmu? Ja tev būtu jāpasaka, kas ir Indra, cilvēkiem, kas tev nepazīst, kā tu sevi prezentētu vai ko tu par sevi tagad varētu pateikt? Kas ir Indra? Tas ir būtībā ļoti grūts jautājums, jo vairāk domā, jo vairāk šķautņu redzi cilvēkā, bet tā pavisam vienkārši es esmu latviete. Un to es saku tāpēc, ka es ļoti ilgi neesmu dzīvojis Latvijā. Es nāku no daudzbērnu ģimenes Rīgā, mācījos Jelgavas mūzikas vidusskolā, esmu izglītota flautiste. Man ir bijis tā iespēja 21 gadu nodzīvot ārzemēs, mācoties, studējot, iepazīstot pasauli. Bet es teiktu tā, ka laikam visinteresantākā sev un pasaulē es tomēr laikam kļūtu tad, kad es satikos ar Jēzu. Un tas ļoti skaidri parāda, kāda es biju pirms un kāda es esmu pēc, jo es ļoti skaidri redzu to milzīgo starpību starp manām šķautnēm, vai kāda es biju, kad es augu, un kāda es kļuvu, un vēl joprojām pieaugu, kad es ticu Dievam, ka Viņš man var vadīt, un kā Viņš mani atklāja man pašai, kas es esmu. Tā kā es vēl, godīgi sakot, es vēl nezinu pilnībā, kāda es esmu vai kas es esmu, bet es jūtu visu laiku, ar mani notiek pārmaiņas un uz labo pusi. Un par to es esmu ļoti, ļoti priecīga, ka Dievs ir kaut kas tik ļoti dzīvs un kaut kas tik ļoti aizraujošs, ka Viņš ne tikai ir kāds Viņš ir, bet Viņš aizrauj līdzi arī tos, kurus Viņš mīl. Un es esmu viena no tā kā es varētu tā visu to apsummējot vai savalkot kopā, es varu vienkārši pateikt, es esmu ļoti Dieva mīlēta, un es varu droši teikt, es esmu viņa mīļā meita. Brīnišķīgi. Tu jau iesāki salīdzināt to tavu, kas tu esi vai kas tu biji, pirms tā sastapšanās vai tās Dieva uzrunas un kā tu esi tagad pēc tam, varbūt pastāsti, kā tu nonāci līdz tam brīdim, kad tu apzinājies, bet viss tas, kas mums ir apkārt, nav tik viennozīmīgi saprotams un ka tur ir kaut kas, tas radītājs aiz tā visa. Augu 5 bērnu ģimene. Un kā varbūt varat iedomāties, tie arī bija drusku senāka laika, tā no šodienas audzināšana. Toreiz mūs mācīja un dresēja disciplīnu, lai 5 bērnus savāk daudz maz kopā vecākiem bērniem, un es biju otrā pēc kārtas, mums vajadzēja pieskatīt mazos. Ja mazie kaut ko izdarīja ne tā, tad mums bija pēriens, mums mācīja, kā ir jāaudzina bērni. Es pat atceros, ka man ņēma ārā no
bērnu dārza, lai es pieskatītu savu mazo jaunpiedzimušo māsu. Man nevajadzēja gulēt. Es par to ļoti priecājos. Man liekas, 12. man izņēma, jo tad mammīt gāja uz darbu, un es uzņēmos šo pat jaundzimušo bērnu audzināšanu. Es atceros, tie bija tādi izaicinoši uzdevumi, bet tie man ļoti, ļoti daudz ko iemācīja. Man omīte vienmēr teica, kā tev patīk bērni. Un es tā vienmēr paņēmu to līdzi, tas man kaut kur tā kā ierunājās, ka man laikam ar bērniem patiks strādāt dzīvē. To es vienmēr atceros. Nu, kā tad bija? Es arī skolā nebija īsti laba, tur es zinu, tur bija varbūt vairāki iemesli, bet es atceros to milzīgo cīņu, es gribēju būt labāka skolniece. Un tad ķerās pie tādām pavisam naturālām metodēm. Piemēram, māsa izstāstīja, ja tu sakrāsi 5 kapeikas un metīsi pie tilta, un es dzīvoju pie Deglau tilta Rīgā, un pavasarī šīs 5 kapeikas atradīsi, tavas vēlēšanās piepildīsies. Un es biju tik čakla krājēja. Es krāju 5 kapeikas. Un es metu viņas sniegā, un visādām zīmēm mēģināju atcerēties un nozīmēt, kur tad viņas ir. Bet es pavasarī viņas neatradu. Bet es ar katru 5 kapeiku, ko es metu, es vēlējos, ka es būtu teicamniece skolā. Tagad es smējos, kāpēc es neprasīju, piemēram, 4 un 5, jā, jo man bija arī daudz 2. Bet es vienmēr alku un gribēju būt teicamniece, jo es arī sapratu, ka klasē man vairāk mīlēs, un es kaut kā vairāk tā kā iederēšos dzīvē, ja man skolā veiksies labāk. Skola ļoti tomēr definē to cilvēku, vai ne? Tad es atceros, ka es gāju un lūdzu kokus. Jo lielāks koks, jo man likās, jo vairāk viņš dzirdēs man lūkšanu, jo man tā kā lūkšana būs tāda stiprāka un spēcīgāka. Meklēju lielos kokus, un tad lūdzos, teicu, tu lielais un gudrais koks, vai tu man nevari palīdzēt? Tad vēl izteiciens, piemēram, tāda kā staigāt cita pēdās. Skatījos, viens vīrietis iet ar tādu čemodānu, diplomāts toreiz laikam to sauc, tas speciāls dokumentu portfels, un kā viņš lika kājas, tā es tieši gāju viņa pēdās, jo man likās, viņš ir ticis līdz portfelim, līdz dokumentiem, līdz atbildībai. Viņam gan skolā noteikti labi klājās. Ko tik tas cilvēks nedara, es domāju. Kaut gan man arī jāpiemina, ka man omīte bija ticīgā. Bet tajā laikā par to tā nevarēja tā runāt. Tur man gan jāmin, kā pienāca Ziemassvētki. Protams, mēs bērni tik ļoti kalendāriem nesakojam līdzi. Tas nebija tāds visaptverošs kaut kāda svētku norise. Bet es atceros Ziemassvētku vakarā, nodzēsām gaismas istabā, aizvilkām aizkarus pie logiem. Un omīte iznāca ar tādu saišķi. Tas bija tādos lakatos ietīts kaut kas, un tad viņi ņēma lakatu pēc lakata nost, un gal galā tā bija tāda ļoti liela bībele. Un viņu izvilka, un es atceros, viņi lasīja no Lūkasa evaņģēlija. Man nebija ne jausmas, kas ir Lūkas un evaņģēlijs, bet viņi izlasīja Jēzus dzimšanas stāstu. Es, protams, viņu nesapratu, bet tā bija tāda tā kā tradīcija, ka viņi to nolasīs. Un tad omīte ar opapu mēģināja dziedāt viņu mīļāko dziesmu, kas bija Es skaistu rozīt zinu. Un to es atceros tiešām, mans opīts nevarēja noturēt balsi. Un viņš dziedāja visādi, un es, man liekas, tikai 90. gados satikos ar šo dziesmu, viņas oriģinālajā melodijā. Es pēkšņi sapratu, cik viņa ir skaista. Bet es atceros tos vārdus. Es skaistu rozīt zinu no sīkas saknītes. Tā auga dzestrumā pie pusnakts dienas saules. Es vēl tagad to atceros. Mums likās tas tā brīnumaini, ka vienreiz gadā notiek šie brīnumi, šī saišķa iznākšana no kaut kurienes un šīs dziesmas tāda neskaidrā dziedāšana un kaut kā pieminēšana, svecīšu iedegšana, bet arī pēc tam arī svecītes tika nopūstas, attaisīta aizkari un Ziemassvētki bija notikuši. Tā kā, bet es atceros, omīte mums arī mācīja tēvu reizi un to drīkstēja pielietot tikai dzīves vistraģiskākajos brīžos. Piemēram, ja kāds tev skrien pakaļ un grib tev nocirst galvu, tad tu varēji to tēva reizi arī tā kā skaitīt. Un to es zināju no galvas, tā kā pantiņu. Bet man liekas, ka es dzīvē viņu nekur nepielietoju. Viņa nebija šī lūkšana ne dzīve, tas bija vienkārši tāds ekstrēmā situācijā, saki šos vārdus. Ar ciru to neviens pakaļ nedzinās. Un nedzinās neviens, tā kā
Tā kā, bet es jūtu, un es zinu, ka omīte par mums bērniem lūdza. Un to es zinu noteikti Dievs uzklausīja, Dievs bija tur, un viņš kaut kādā noteikti, kaut kā īpašā veidā tomēr ar šīm lūkšanām vilka mūs pie sevis. Es domāju, ka Dievs arī bez lūkšanām, jebkuru cilvēku, jebkuru bērniņu velk pie sevis, mazs, liels, pieaudzis vai kā. Viņš ir mīlestība, viņš ar katru bērnu strādās, bet viņš arī izmantos vai ģimenē, vai apkārtnē kādu, kurš kaut kā pievelk un varbūt pastāst par Jēzu, kaut kā uzrunā, kaut kā liek padomāt, vai ir kaut kas vēl bez lieliem kokiem, bez 5 mešanas, bez staigāšanas citu pēdās. Ir jābūt kaut kam lielākam, vai ne? Tā kā es domāju, mans omītes nopelns noteikti ir arī tajā, ka es ar Dievu satikos. Un kā tad tas notika? Tātad es biju ļoti slikti skolā. Un man teica par to pēri, es par to ļoti pārdzīvoju, un tas varbūt vēl vairāk iesita tādu tā kā plaisu starp mani un vecākiem. Jā, tas jau nepalīdzēja man skolā kļūt par labāku skolnieci. Nu, tur bija vajadzīga kāda cita pieeja, ko es tā vairs nedomāju. Bet notika tā, ka es zināju, ka pēc 8. klases es nevaru palikt tajā skolā, kurā es gāju, jo tā bija tāda drusku īpaša skola Rīgā ar angļu valodas novirzienu, un tur es arī biju diezgan divniece un trīniece. Bet man bija ļoti intensīvi jādomā, ko tad es darīšu pēc tās 8. klases, un toreiz vēl nebija tāda moda iet kaut kur varbūt uz proftehnisko skolu, man mamma ir daktere. Es nevarēju kaut ko tik zemu tā kā domāt, man pat nebija informācijas un tā. Man bija obligāti tā kā jāiet uz priekšu, un tā vienīgā lieta, ko es izdomāju savā galvā, ir iet ar mūziku. Es gāju arī mūzikas skolā, tēvs visiem bērniem 5 lika iet mūzikas skolās, tā kā mēs visi, pat izvēles nebija, tev varēja izvēlēties instrumentu, viņš negribēja, ka bērni staigā pa ielām un nezin, ko dara. Un tas bija pareizi, jo tas nebija viegli, un tur vajadzēja disciplīnu, mēs ļoti daudz ko iemācījāmies no mūzikas. Un tad es sapratu, ka pēc 8. klases man jāmēģina iestāties mūzikas vidusskolā. Un man pateica, Rīgā tur ir tik labi spēlētāji, ka tur nav vērts vispār iet, jo konkursi tomēr ir lieli, sarežģīti. Man ieteica iet uz Jelgavu. Un Jelgavā bija tuvākā vidusskola pēc Rīgas, un tur bija jābrauc ar vilcienu. Bet es tomēr saņēmos. Tajā pat laikā īsi pirms tam es biju domājusi, ka dzīvot nav vērts. Man jau tomēr bija 11 gadi, un es kaut kā biju tā kā savā sirdī nolēmusi, ka es negribu dzīvot, ka dzīvē nav vērts. Slikta skolā, slikta mājās, slikta muzikas skolā, ja, pie visa tā. Un tad es atceros sevi, ejot pa to pašu Deglau tiltu, kur tās 5 kādreiz met, un skatījos, vēroju vilcienus un cerībā, ka es nolekšu īstajā laikā, īstajā vietā, bet es pilnīgi sevī jūtu, ka man nav spēka, piemēram, pārlikt kāju par margu. Tas bija tāds viens, kad es jūtos tādu, netik spēcīga, lai kaut ko tādu tomēr izlemtu, bet es vaktēju vilcienus, to es atceros. Un tad man ienāca prātā, kad es likšu tā kā Dievu uz proves. Es nezināju vēl īsti, kāds tas Dievs ir, kā viņš uzvedās, bet es vienkārši tā kaut kā savā sirdī nolēmu, ja es tikšu tajā mūzikas vidusskolā, tā tad ir augstākā vara. Ir kaut kas, kas ir pāri tam, ko es redzu un saprotu. Un notika brīnums. Uzņemšanas eksāmenos dabūju 4 ar krustiņu. Tas bija flautā. Un, protams, bija arī citas kvalitātes, ko vajadzēja pierādīt un likt eksāmenus, bet tas noteicošais bija flautas eksāmenes specialitāte. Un man sirsniņa tāda rebēja tajā sapulcē, kad tika paziņoti skolnieki, kuri tiek uzņemti, jo tas man nozīmē tik ļoti daudz, būtībā to vai dzīvot ir vērts. Un es tā kā apsolījos, ja es tikšu, tad es meklēšu to augstāko varu, es mēģināšu atrast, kas tad tā ir. Un tad paziņoja, ka es esmu tikus mūzikas vidusskolā. Un kopš tā brīža, pēc neilga laiciņa, kad es satikos ar Jēzu, es vienmēr to 4 krustu saucu par 4 ar Jēzu. Tā tāda krusta zīme, glābšanas zīme manai dzīvei nāca šo atzīmi, šo novērtējumu.
Un tad arī notika brīnums pēc tam. Es jau nezināju, kur iet un kur to augstāko varu meklēt. Bet manās rokās nonāca viena maza bībelīte. Viņa bija noteikti Amerikā izdota. Es domāju, tad tieši sāk 80. gadu tā kā beigās sāka nākt iekšā visādas tādas literatūras. Un man māsa bija dabūjusi bībeli. Protams, viņa bija ietīta avīzēs, viņa nedrīkstēja nevienam rādīt, bet viņa bija plauktā. Un es kaut kā tā kā vilināta. Man vajadzēja tā kā ieraudzīt tajā kaut ko brīnišķīgu, kaut ko, jo es pati biju tik ļoti šokēta, ka es tiku tajā mūzikas vidusskolā. Es pat biju tik ļoti pārsteigta aiz laimes. Es lasīju, protams, neko nesapratu. Bet šajā uzņemšanas eksāmena laikā man tur arī bija vienas problēmas, jo es biju ļoti noslēgta sevi. Es nelaidu cilvēku sev klāt, jo cilvēki, protams, neko labi pa mani nedomāja, kas viņam bija vispār ko darīt ar tādu 2 karalieni vai 3 pelnītāju. Man nebija pašapziņas, man bija ļoti zema pašapziņa un īpaši saziņā ar citiem cilvēkiem. Bet šajā eksāmenu kārtošanas laikā pienāca pie manas Ilze, kuri man tagad ir labākā draudzene, violniece. Un viņa prasīja, kāpēc tu esi tik savādāka? Kas ar tevi ir? Man bija garas bizus, es ģiebos ļoti tā klasiski, varbūt ne tā kā jaunieši tajā laikā. Un es nezināju, ko atbildēt. Un es nezinu, kāpēc, no kurienes es atbildēju viņai. Varbūt, ka Dievs mūs dara dažāds. Un es pat nobijos no savas atbildes. Jo no kurienes iznāca šis vārds Dievs, piemēram. Es par to vēl šobrīd domāju. Un Ilze, kura bija top meitene, kura bija tik populāra un kurai noteikti ļoti labi gāja skolās un muzikas skolās, viņa interesējās par šo vārdu Dievs. Un tad, man šī milzīgā laime, ka top meitene skatās uz mani un prasa jautājums man taču vajadzēja atrast atbildes. Un tad es griezos pie šīs bibeles, es mēģināju kaut ko tur izlasīt, kaut ko atrast, bet mēs ļoti daudz, iedomājieties, mēs katru dienu braucām abas kopā uz Jelgavu un pēc tam rakstījām vēstules vienotrai. Mēs sazinājāmies caur rakstisko, kaut kā, es nezinu, tas bija kaut kas tāds kaut kas brīnišķīgs, jo vēstulē mēs varējām pateikt to, ko mēs varbūt skaļi nevarējām vienai otrai pajautāt vai pateikt. Un tad tu caur šo rakstīšanas, caur šo vēstuļu veidu varēja arī runāt kaut ko par Dievu, ko tu esi uzzinājis. Tu zini, notika brīnums. Es atceros, es aiznesu to bībeli uz mūzikas vidusskolu, tajās pašās avīzēs. Mēs sēdējām kaktiņā stūrītī un mēģinājām tagad atrast, kāpēc mēs esam tik savādākas. Tas bija tas jautājums. Jo arī Ilze atklāja, ka tas, kas viņai virsū ir tā diezgan liela maska, viņa ļoti krosojās un īsi svārki viņai bija, un viņa bija pilnīgs pretstats man. Un mēs mēģinājām atrast, kāpēc tad mēs esam tik dažādas. Un es pat nevaru pateikt, kurā momentā, kā tas notika. Bet kaut kā notika tāds klikšķis starp mums, ka mēs kļuvām par labākām draudzenēm. Mēs sākām diskutēt Dievu, sākām domāt, sākām meklēt atbildes uz jautājumiem. Un Dievs bija šī atbilde. Mēs nevarējām atrast atbildes tajā parastajā, vienkāršajā dzīvē, ko mēs dzīvojām. Tā tad bija augstāka vara. Tā tad bija šis brīnišķīgais kāds radītājs, kurš mūs ir radījis dažādas. Un es nezinu, notika tāds pilnīgi tāds lūzums, plīsums. Es atceros, vienu momentu es stāvēju Jelgavas mūzikas vidusskolas gaitenī. Un es pēkšņi sajūtu ap mani milzīgi ķieģeļu sienu. Es tā kā garā redzēju, ka es nesu reāli smagu ķieģeļu sienu, tā kā mūra ap sevi. Man ir smagi nest, bet es esmu pieradusi pie tā nešanas. Nekāda vaina it kā, ja? Aizsardzību vajag. Un tad pēkšņi tā kā gaisma izsita vienu ķieģeli, otru ķieģeli, milzīgi spoža gaisma iespīdēja tajā manā cietoksnī, un es sapratu, man ir bail no gaismas, man ir bail no tās brīvības, ko es redzu sev apkārt, bet es zinu, ka man paliek vieglāk. Es domāju, cik ārkārtīgi fantastisks ir Dievs, ka viņš ne tikai vien tev paņem nost kaut ko, pie kā tu esi pieredzi, bet viņš tev revanšē, viņš tev dod kaut ko vietā, kas tev atbrīvo, kas tev dara gaišāku, vieglāku. Un zini, mūsu kursā sākās tāda kā atmoda.
bija vairāk cilvēki kaut kādā brīnišķīgā veidā sapratuši, ka viņi grib izpētīt, kas ir Dievs. Mums sākās pat rīta lūkšanas. Mēs braucām ātrāk uz Jelgavu. Mēs sākām lūgt un meklēt tiešām Dievu, lasījām Bībeli. Tur daži bija gudrāki, kur varēja pastāstīt vairāk. Lasīja no psalmiem, lasīja no evaņģēlijiem. Un kaut kā tā kļuva par mūsu tādu kultūru. Protams, Dievu iepazīstot vēl vairāk, tev vajag arī atrast tādu varbūt personīgo tādu sarunu ar Dievu vai pašu personīgo kontaktu, kas ir visvairāk dodošais. Bet tas bija pilnīgi tā kā revolūcija. Es esmu tik ļoti pateicīga, jo, iedomājieties, es tajā mūzikas vidusskolā, es pabeidzu 4 gadus. Man nebija neviena trīnieka, man vispār nebija divnieku. Es biju nonākusi pie šo lūkšanu, ko es kādreiz iepriekš lūdzu. Pie redzama pierādījuma mans diploms bija tik skaists. Un tas nebija, ka es ņēmu privātu skolotājus, ka es kaut ko ekstra īpašu būtu darījusi. Vēl vairāk, es mūzikā atradu savu izteiksmi. Es atradu mūzikā šo secret language, šo noslēpumaino valodu, ar ko es varēju stāstīt cilvēkiem, ka Dievs mūs rada dažādus, ka Dievs ir tas, kas mūs patiešām apbalvo un atbrīvo un dara dzīvus. Sākumā man tā bija pilnīgā mūzikas valoda. Es nemācēju visus vārdus, es nemācēju izstāstīt, kas notiek un kā notiek, bet mūzikā es to varēju paust. Nu, tā pat īro no sirds uz sirdi. Arī mūzika mainījās manā dzīvē. Protams, es biju tik laimīga, ka man uzreiz parādījās draugi. Bija tādi, ar ko mēs varējām diskutēt šos visus Dievu brīnumus, un pēc tam arī citi klases biedri. Es vienkārši tur totāli mainījos, ka man nebija vairs grūtības ne mācīties, ne komunicēt ar cilvēkiem, plus es vairs nekad neesmu jutus, ka man ir jānes šis ķieģeļu aizsargs man apkārt. Tieši otrādi, tagad man kādreiz tas ļoti īsais psalma vārds, tu esi ap manim no visām pusēm un tu turi savu roku par mani, ir tas aizvietojums tam smagumam, kādu es iepriekš nesu un ar ko es dzīvoju. Tu esi ap mani no visām pusēm, pilnīgi pasargāt, pilnīgi mīlestība, pilnīgi aizsargāt un tādu gudrību dodošs tēvs, kas tev vada dzīvē tālāk uz priekšu. Protams, es neko vēl nebiju sasniegusi, viss dzīve vēl priekšā kā jaunietim, bet tā bija tāda milzīgā, tā kā es saku, tas ir tā kā tajā līdzībā. Pirms es satikos ar Dievu, es pilnīgi zinu, tas bija viss nulles, tas bija flautas spēlēšana kā nulle un visas citas prasmes, ko es pratu, tas bija tā kā nullīt. Bet Dievam vajadzēja pienākt kā vieniniekam tā viss priekšā, lai tas kļūtu par milzīgu skaitli, par milzīgu bagātību manā dzīvē. Par to es tik ļoti pateicos, ka es to ieraudzīju. Es ar Dievu varu iet pār kalniem, es varu salauzt mūrus. Viņa spēkā, viņa priekā, viņa pārliecībā. Tieši kaut vai meditējot par to, ko viņš manā dzīvē darījis. Es domāju, to noteikti man vecāki redzēja, viņi nekā nesaprot, kas notiek ar šo meitu. Pa laimi es biju Rīgā un pa laimi bija tā, ka mani uzaicināja uz jauniešu ansambli Jēzus baznīcā. Un tas bija tieši tā laikā un vietā, kurus var mācīties tālāk. Es dziedāju jauniešu ansamblī, tas nozīmē nodarbojos ar mūziku. Tas bija fantastiski. Nav viss vārdos pasakāms. Tu ļoti daudz ko uztver arī caur mūziku, arī caur to, ka tu dziedi kopā. Tas bija tāds ļoti, ļoti jauks posms. Tas bija arī tā kā Pagrīdes baznīca. Tas bija kaut kas tāds, par ko tu nedrīkstēji tā atklāt runāt un stāstīt. Tas bija tiešām noslēpums. Un tas bija tas atmodu laiks? Tad sākās, jā. Tie bija tie pats 89. gads. Un tad notika vēl viens brīnums. Jēzus baznīcas ansambli. Es būtībā Jēzus baznīcas ansamblī sāku dziedāt no apmēram 1986. gada. Toreiz tas bija tāds, es saku tiešām, tas bija tāds noslēpums, tu nedrīkstēji par to daudz runāt un stāstīt. Tu aizgāji, tu dziedāji, tev mācīja, kā Dievu lūgt, mācīja, kā par viņu lasīt, kā to saprast. Protams, tas ir ilgs un pacietīgs darbs,
bet es pateicos par to iesākumu. Un tad man arī bija daudz vairāk atbildes Ilzei, manai draudzenei. Mēs abas divas, mēs bijām tik aizraujušos par Dievu. Mēs taču bijām pilnīgi pārliecināts, ka mums jākļūst par mācītājām. Lai mēs sludinātu vārdu, mums ir jāmācās. Un mēs atradām diezgan drīz, kā sievietes par mācītājiem nevar būt, un tu vari pa kaut ko citu. Un tad mēs tā kā mazliet tā dedzība varbūt noplaka, mazliet tur. Bet mēs turpinājām abas divas sludināt caur mūziku, pilnīgi apzināti, ja? Ja tev ir kas sakām, saka to caur mūziku. Sirds sapratīs. Tad savā veidā, es saku, tā mūzika bija tāds tā kā vienreizēja valoda. Tas bija tāds spēks reāls, ja, kas dzīvo, kas caur tevi var izpausties cilvēku priekšā. Klausoties tevi, liekas, ka tu piedzīvo šo tādu meklējumu, tu atrodi, jā, tu piedzīvo, tad ir Dievs, kas tevi vada, tev pēkšņi no tiem divniekiem tu sāc mācīties savādāk, visa pasaule tev izmainās, un liekas, ka tu vienā brīdī kļūst tāds misionārs caur mūziku. Bet tavi ceļi, no tā, ka tu tur pabeidz to savu mūzikas vidusskolu, drīz pēc tam droši vien aizveda tālāk, vai ne? Jā. Un tad ir tas jautājums uzticēšanās. Vai tāda milzīgā paļāvība, kad no šī brīža, tad, kad apzinies, ka Dievs ir, un ka viņš patiesībā tur man savās rokās, tad viss, ko es daru, ir Dieva vadīts, ja? Kā tu to izjūti, to tādu milzīgu paļāvību uz to, ka tu tiec Dievu vadīta? Skolu tu nobeidzi, kas ir tālāk? Kas, zinot varbūt to stāstu, kas liekas, tādai paļāvībai tur vajadzēja būt, vai ne? Jā. Es zinu, un es pilnīgi pārliecināta, ka Dievs ir ārkārtīgi gudrs. Viņš ir tik foršs tēvs, ka viņš zina, kā pie tā bērna tik klāt. Es biju diezgan bailīga. Man patika tādas drošas, kā saka, sliedes, jā, tā tad kaut ko droši, bet es nebiju vēl galīgi tāda, es domāju, ka tam arī vajag laiku, pieredzi, cilvēks aug, mācās, pārbaudās, ko viņš var, ko viņš nevar. Bet es skatos tagad atpakaļ, un es redzu, ka Dievs tajā ziņā bijis ļoti gudrs, ka viņš man tā kā ievedis stūrī. Un tas stūris manā gadījumā bija tāds, ja mēs ļoti lūdzām, ka mēs tiksim mūzikas akadēmijā. Ilze violas klasē, es flautistos. Uzņemšanas eksāmeni ļoti skarbi, konkurence ļoti liela. Man liekas, ka bija 8 cilvēku uz vienu vietu. Un šis ir tas stūris, ko es toreiz vēl nesapratu. Mēs tā lūdzām Dievu, ka mums jātiek mūzikas akadēmijā. Mums jāiet, šo mūziku, kas tagad ir, mums ir tas spēks, ir jātīsta, ir jādabūna kaut kāds dokuments, jāiet tālāk. Un te gadījās tā, ka Ilze tika mūzikas akadēmijā, un es netiku. Ārprāts, labākā dzīves draudzene. Un tik līdz viņi tika iekšā mūzikas toreiz konservatorija to sauc, mūsu kontaktiņš palika savādāks, jo viņai ir citi draugi, citas domāšana. Un es paliku skolotāja, iet savas mūzikas skolā, ko jau es pildīju kopš Jelgavas mūzikas vidusskolas laika. Man bija tikai kaut kādi 17 gadi, es sāku strādāt par skolotāju, es pelnīju savu naudiņu, mums vienmēr bija tā ģimene arī iemācīts, ka tu neko neprasi no manis, tev bija pašam jānopelni, jāsakrāj, un man ļoti gribējās sakrāt. Un es sāku strādāt par skolotāju, un to tukšo gadu es strādāju ar kā skolotāju, bet man visu laiku sirdī. Es tā kā pa jaunu, lai mācītu bērnus, es kaut kā nevaru viņus piedabūt pie flautas spēlēšanas, man jau tāpat liekas, ka ir grūti tam bērnam kaut ko iemācīt, un man kaut kā likās, ka es neesmu savā īstajā vietā. Bet es lūdzu visu laiku. Es lūdzu, gan jau Dievs man iedos, gan jau kaut kur. Un es visu laiku domāju Latvijas kontekstā, es domāju, nākošajā gadā stāšos iekšā konservatorijā, un gan jau, es pat biju dusmīga, ka es netiku konservatorijā. Es teicu, Dievs, es tev gribēju spēlēt. Un tu man aiztaisīji durvis. Es biju ļoti dusmīga.
Bet šajā gadījumā es nekad nedomāju par pašnāvību, jo Dievam vajadzēja mani pārbaudīt. Viņam bija kāds labāks plāns, ko es vēl nebiju sapratusi līdz tām. Pirms bija tā pirmā iestāšanās konservatorijā, Ilze bija aizbraukusi ar kameru orķestru uz Norvēģiju. Es nebiju tajā sastāvā, jo mans flautas skolotājs brauc kā flautists toreiz. Ilze atbrauc mājās. Norvēģija bija vienkārši mēnesis. Tur visiem vajadzēja aizbraukt. Tur bija tā visfantastiskākā vieta, kur apgūt muziku. Tur bija viskaistākie kalni, tur bija viskaistākie fjordi. Tur bija tā, ko acis nav redzējusi un ausis dzirdējusi. Un viņa vienkārši nemitējās par šo stāstīt. Es teicu, Ilze, beidz! Man negribas tādu Norvēģiju. Ko es ar to norvēģu valodu? Nē, mēs mācīsimies kopā, mēs mācīsimies valodu, mēs tur tiksim. Un vienīgā lieta, ko tas bija 90. gads, ko mēs atradām, bija pieteikuma formas tautas augstskolām. Tas vispār brīnums, ka mūsu rokās nonāca tāds papīrs. Bet Dievs ir apbrīnojams. Viņš iedod tev kaut kādu papīru. Pat nebija kopētāja. Es iedevu savam tētim, es teicu, vai tu nevari nokopēt, Ilze grib braukt uz Norvēģiju. Šeit ir pieteikuma tautas augstskolām, bet mums ir tikai viens papīrs. Un Ilze man lika, lai es arī rakstu. Viņa teica tā, mēs esam labākās nešķiramās draudzenes, ja? Mums jābrauc kopā. Piedzīvosim kaut ko no Dieva kopā. Es atceros, mans tētis strādāja pie arhitekta, viņš man atnes šitādu rulli. Bija nokopējis, es šķērītēm griez viņu ārā to pieteikumu formiņu un aizpildīju tā kā smejoties, kurš tad mani gribēs. Bet es rakstīju, ka es spēlēju flautu un tā tālāk, un Ilze arī rakstīja, un tā tālāk mēs aizsūtījām. Un par to starp Ilze iestājas konservatoriju. Mēs par to vēstuli bijām aizmirsuši. Un tā kā ar tiem visiem uzņemšanas eksāmeniem, man liekas, Ilze arī bija aizmirsusi dziedāt par Norvēģiju. Tā kā es pilnīgi to aizmirsu. Un tā, kad bija pagājuši 9 mēneši, kopš mēs viņu iesūtījām, īstajā laikā, 92. gada augustā man pienāca lielā vēstule no Norvēģijas. Un es biju lūgus Dievam mācīties jebko, tikai ne pa skolotāju. Visu to gadu. Es strādāju kā skolotāja, bet es vienalga, ko tikai ne skolotāju. Un tad atnāk tā vēstule, tas stūris, ka tev ir jāizvēlās. Un es nevarēju teikt nē. Jo es negribēju būt pa skolotāju, es negribēju iet savā turpināt. Man likās, ka, ja es 2. gadu stāšos iekšā konservatorijā pēc tā 1 gada, kad visi pārējie ir trenējušies ar skolotājiem, ka, protams, tas līmenis vairs nebūs man tāds, bet te ir uzaicinājums uz Ilzes sapņu zemi. Toreiz nebija interneti. Es vienkārši teicu, jā, šī ir mana atbilde no Dieva, krāmēšu somu, braukšu uz nekurieni. Es taču nezinu, kur tā Norvēģija ir. Es tikai tur uzzināju, ka vajag vispirms tranzīts autobusu uz Tallinu, pēc tam kuģis uz Stokholmu, pēc tam kaut kāds mistisks vilciens noteikti iet uz Oslo, uz galvaspilsētu, un pēc tam kaut kā jātiek uz skolu. Man nebija ne jausmas, cik tas maksās un kur tas ir uz kartes, jo tā ir šausmīgi maz vietiņa, kur tā man skola ir. Bet tu zini, es to uztveru kā Dieva atbildi manām lūkšanām. Bet tās drošās ēta, kas tev visu laiku likās, ka tas ir tas svarīgākais, tad tev pēkšņi, tomēr došos, jā? Man tā kā nebija citas iespējas. Tu biji... Es jūtos tā kā iedzīta stūrī. Tagad pieņem, tu jau vari nepieņemt, tu teici, ne, man ir bail. Protams, man bija bail, jā. Aizbraukt no savas ģimenes, no kaut kāda balsta, no kaut ko zinām, kuras var pelnīt naudu un tā. Braukt pilnīgi. Bet bija laikam arī tas milzīgais, pirmkārt jau tā atbilde uz lūkšanām, vienalga kas, un otrkārt, ka tas bija tomēr arī superīgi izbraukt, jo ne visi varēja tā vienkārši 90. gadu sākumā ņemt un izbraukt. Un es sakrāmēju somu un es braucu. Tas bija baigais piedzīvojums, es vispār visu laiku sirsnīgi drebēju. Visu laiku es biju, un es nezināju, uz kurien kā, bet šajā ceļojumā man tomēr bija viens eņģelis, kas Oslo uzradās, vienkārši viens cilvēks tā kā no debesīm nolidoja, kas palīdzēja man atrast biļetes. Man bija naudiņi tomēr pietiekoši un palīdzēja man somu novietot bagāžu uzglabātavā, drusku izlaidz riņķi pa Oslo centru, kur es vispār nespēju domāt par Oslo. Es biju tik satraukusies, ka man jābrauc, un es braucu ar vien tālāk no savas mājas.
vienkārši tas viss tāds milzīgs pārdzīvojums. Es aizbraucu galā, es biju milzīgi priecīga. Tas pirmais gads bija vienkārši ļoti grūts. Es tik daudz raudāju, es laikam nekad dzīvē neesmu, man tā pietrūka māju. Bet tā milzīgā iekšā apņemšanās, ka es te esmu tikus un uz 1 gadu man tas ir jāiztur, un es taču gan jau, un naudas jau nav atpakaļ braukšanai, ja? Tas gads ir jānodzīvo līdz galam, ja? Ir kaut kā tā, es domāju, Dievs tur man totāli, viņš nelauž, bet mana uztvere un kaut kas tika tā kā salauzts tajā ziņā, ka es sāku, man bija vairāk jāpaļaujās uz Dievu. Es nevarēju vairs to kontrolēt. Man liekas, tas galvenais vārds ir, tu gribi kontrolēt pa savu drošību, ja? Bet Dievs ir daudz mīlestīgāka, rūpe par cilvēku. Tas nav kontrols vārds, tā ir rūpe, tā ir milzīga mīlestība, ko es arī izjūtu tajā skolā. Un es tik ļoti laimīga, ka es protu flautu spēlēt, jo tā, ka visi sēž internātā un tur patās čupojās, es žips uz tuvāko baznīcu, sapazinos ar ērģelnieku, es saku, es nākšu svētdien ar tevi paspēlēt, un ar to sākās man fantastiskā vēl turpināšanās, šī mūzikas misijas turpināšanās. Vēl sākumā nepratu īsti valodu, runāju angliski, cik pratu, bet ērģelnieks uzzinājis, ka es spēlēju un ka tiešām baigi forši dievkalpojumos spēlēt, viņš sarunāja citas baznīcas. Es biju tā kā, luksīgā dāma, man atbrauc pakaļ ar mašīnu, viss skatās pa logu, Indra salika uz flautu, brauc uz Sīrdāli, brauc uz visādām skaistām baznīcām, es daudz ko redzēju tikai caur flautu. Es vienkārši sāku just, ka šī mūzika ir reāls vilciens. Šī flauta ir pie kaut kā man jāturās ļoti cieši, jo viņi man vedīs ārā no internāta, viņi man vedīs dzīvē tālāk uz priekšu, un arī tur valoda nebija pa šķērsli. Spēlē muziku, spēlē no sirds, stāst par Dievu mīlestību, kā tu proti, ja? Un tā bija pārvērtās šis gads par tādu ļoti tādu veiksmīgu un laimīgu gadu, ka es pat negribēju pēc 1. gada īsti mājās braukt. Es jau biju tā kā, sagatavojusies, ka vīzi jau beidzās, toreiz viss uz vīzām bija. Bet es tā kā lūdzu Dievu, es teicu, es neesmu redzējis vēl nevienu bībeles skolu, un es zinu, ka Norvēģijā viņas ir. Es neesmu redzējis nekad mūžā. Es gribētu redzēt vienu. Un kaut kā gadījās tā, ka mēs braucām kādā braucienā gar bībeles skolu, es ļoti lūdzu, lai mūs izlaiž ārā. Es gribēju iemest aci. Es iegāju iekšā, skatījos ārprāts, visi sēž pie galdiem, visiem bībeles atvērts priekšā. Viņi dzied dziesmu sākot klasei, stundai sākoties, un es teicu tam direktoram, viņš iznāca, viņš teica, kāpēc tev tāda interese? Es teicu, man tāda sajūta, ka es esmu paradīzē. Es viņam teicu, un viņš teica, ārpēc mums nekad nav bijuši internacionāli studenti, vai tu negribi nākt un mācīties vēl 1 gadu? Es biju tik aizraukta, es domāju, vai mēs dabūsim vīzas, vai mēs, jo tas nebija tik vienkārši. Bet viņš izkārtoja man vīzu, ka es varēju palikt 2. gadu, un tad, ja es mācījos savai specialitātei, ko es gribēju kādreiz kļūt par mācītāju, es gribēju mācīties Dievu vārdu. Tās ir 2 lielās mīlestības manā dzīvē – mūzika un Dievu vārds. Gribās mācīties, tas ir tur, kur es jūtu mana enerģija, mans calling vai mans sauciens, mana vieta. Aicinājums, jā. Un tā es to nākošo gadu nomācījos Bībeles skolā. Es sapratu, ka ļoti daudz ko sapratu, bet tas bija tāds vienreizēji tāds svētīgs gads, kur es ļoti daudz varēju stāstīt par savu ticības pieredzi Norvēģiem. Es jau biju iemācījusies valodu. Viņi ļoti brīnoja, skatījās uz mani tā kā uz citu planētiet ļoti bieži. Jā. Tā mana pieredze caur visām šīm baznīcām un tomēr šo bībeles aizvērtību un tā, tas bija tāds milzīgs piedzīvojums viņiem, jo es jau biju tāds pats jaunietis kā viņi. Ja? Tas, man liekas, ļoti uzrunāja viņus, kas bija tāds ļoti arī tāds bagātinošs gads. Un tad, pirms es braukšu mājās, es teicu Dievam, es gribu zināt, cik es slikta esmu mūzikā. Tas tomēr ir mans sapnis. Es mēģināšu iestāties Bergenas konservatorijā. Es gribu redzēt, kādas atzīmes es dabūju un iestāju eksāmenos, jo es varētu dabūt sliktas, bet es gribu vienkārši zināt, kur mēs esam. Kur pasaules līmeņu tādā konservatorijā es esmu ar savu mūziku. Es noliku eksāmenus un man uzņēma. Ko tad es braukšu mājās? Ka man ir atvērušās durvis uz to sapni, kas man vienmēr ir bijis, mācīties mūziku arī. Un tas bija tālu ziemeļos, tas bija Tromso pilsētā, 4 stundas aiz ziemeļpolārā loka. Bet es atkal to uztvēru kā Dieva atbildi uz manu sapni.
viņš teica, lūk, šeit ir tava vietiņa. Ja tu gribi, ja tu ne, brauc mājās. Man vienmēr ir bijis tas, ja vienmēr brauc atpakaļ, ja tu nejūties droši. Bet man vienmēr ir bijis, kā jau tu sāc ar Dievu ceļot, un kad tu redzi, ka viss veicās, tev ir kaut kā, šitas ir izaicinājums, bet man nebūs bailes iet viņā, ja? Jo es neesmu viena. Un tā es nonācu Tromso pilsētā. Es biju no sākuma ielikt 2 gadu studijās, bet, lai es dabūtu studentu vīzu un pabalstu, kā jau zini, tās dārgas zemes, man vajadzēja ņemt 3 gadus, un es tos 3 gadus tā kā pabeidzu, un es domāju, klausies, ja es braucu atpakaļ uz Latviju, man nav neviena papīra, ka es protu norvēģu valodu, bet varbūt, ka norvēģu valoda būtu baigi forši, ka es atgriežos Latvijā, tā vai iestāšos arī skolotāja augstskolā, pamācīšos gramatiku literatūru, bet tā, lai man ir papīrs, lai es braucu atpakaļ uz Latviju, ja? Man jābūt kaut kam, kas man jāparāda, vai ne? Pabeidzu to 1-gadīgo, jā, un tad pēdējais gads man bija tāds, ka es varēju braukt kā apmaiņas students uz Vāciju. Un to es izmantoju, bet es diezgan drīz atbēgu atpakaļ. Jo man Norvēģija patīk daudz labāk. Zinu, kā dzīve jau ir tā kā uzstādīta. Es mazgāju mājas, es pieskatīju bērnus, es pelnīju naudu reāli, jo man vīzā darba atļaujas nav. Bet es izmantoju visādus variantus un gadījumus, kur es varu kaut ko pielikt savu rociņu. Un es krāju reāli naudu jaunai flautai. Tā flauta, kas man bija iepriekš, tā bija tāda šodienas valodā, pat teiksim, tāda mūzikas skolas bērna flauta. Un man sirsnīgi vienmēr, kā viņi runā par tām flautām. Un ja vēl kādam ir sudraba flauta, apzeltīts iemutnes. Es tā kā sapņoju, es gribēju. Un es domāju, tas arī viens no maniem sapņiem Dievam spēlēt ar kaut ko skaistu un kvalitatīvu. Es baigi krāju, čakli krāju, un tad beigās es aizbraucu uz Londonu, un es nopirku savu pirmo instrumentu, sudraba flautu ar zelta piemutni. Viņš skanēja uzreiz tiešām no citas pasaules. Tā bija liela starpība instrumentā. Es ar daudz ko varēju sākt spēlēt jau drusku tā kā foršāk, profesionālāk, kas bija milzīgs iepriecinājums man un milzīgs tāds gods, lepnums, Dievs, tu man arī dari bagātu, ka es to varu atļauties, ka es to pats savām rociņām varu sakrāt, jā. Un tad vēl tas klāt, ka 3 gadus pirms es aizbraucu no Norvēģijas, drīz jau man bija jābrauc projām, to es sapratu. Mani uzaicināja vadīt draudzes kori. Koris sastāvēja no 3 cilvēkiem, entuziastiem. Koris, ja? Koris! Un es teicu nē, un otrais teicu nē. Un tad es teicu tā, ja man prasīs 3. reizi, es teikšu jā. Es vienkārši metīšos uz galvu ūdenī, es nezinu, kā to darīt, es nezinu, kā to sākt, es neesmu diriģents, bet es centīšos darīt to labāko, ko es varu, ja man prasīs 3. reizi. Un man prasīja 3. reizi, un es teicu, jā, labi, sākam. Viņi dziedāja 1 balsi, es dziedāju 2 balsi, tā sākās tas koris, izveidojas līdz 16 cilvēkiem. Mums bija dubultoktets. Un tas ir Dieva brīnums atkal, jo es gāju šo kori dejodama. Baznīca bija augstu kalnā, Tromso vispār ir viena liela sala, un pa vidu diezgan augstu tur ar riteni. Man vajadzēja baigi ilgi mācīties, lai es uzbrauktu augšā. Bet viņi bija baznīca kalnā. Un es, kā iesāku, es vienkārši tā aizrāvos. Tie cilvēki bija tik kolosāli. Norvēģi vispār un ziemeļnieki vispār ir tāda vēsa, viņi nelaiž klāt. Bet man kaut kā, kā jaunietis 20. gados, pilns entuziasmu, domā kaut ko var. Es domāju, ka Dievs ir foršais padomdevējs, viņš arī pamāca, kādu lietas dara. Viņš tev vienkārši ieliek tādu foršu ideju. Un ja tu nenobaidies no viņas, tu vienkārši viņu spēlē uz āru un redz, kas nāk. Kādreiz strādā, kādreiz ne tik labi, bet tas jau nekas. Izveidojas tā, ka mums baznīcā bija tāds kodoliņš. Mēs viens par otru aizlūdzām, un tas bija tas, ko Norvēģiem visvairāk vajadzēja. Viņam vajadzēja to komunikāciju. Nebija nekāds covids, nebija nekāda distancēšanās, bet baznīcā, ka tu vari viens par otru lūgt, ka tu vari, un tad uzlikt dziesmu pa virsu. Mēs esam dzirdējuši kādu liecību, mēs esam kaut ko izlūguši, un tagad mēs dziedam Dievam gods un slāva. Tā man bija tā ļoti, varbūt tāda grūtā lieta aizbraukt no Norvēģijas, nezinot, kas to kori pārņems, jo viņi man bija ļoti tuvi sirdī. Tā bija mana ģimene, jā. Man labi gāja ar savu jauno flautu, bet es pilnīgi jūtu dzīvē, kad es to saucu tā kā derīguma termiņš iztecējis.
Dievs man vedīs tālāk. Es jau tagad zinu to sajūtu. Viņa pat nav tāds tā kā vārds, tu tiks vadīta tālāk. Es vienkārši zinu, tā kā uzdevums izpildīts. Ej uz priekšu, būs kaut kas jauns. Un tad es sāku attiecīgi lūgt par to, un es saku, kaut es būtu gatava, kaut es nenokavētu, kaut es neizdomātu, ka mans plāns ir labāks, jo es zinu, ka Dieva plāns vienmēr būs interesantāks un daudz bagātīgāks nekā mani niecīgie plāni, kādus es ar savām atsteņām redzu. Un 99. gadā piedzīvoju tik šausmīgi interesantas lietas no Norvēģijas, korī, mācību iestādēs, paziņu loks, ceļošana, slēpošana, ziemeļblāzmas un visādi, kalnu kāpšana un tā tālāk. Es vienkārši tur jūtos tik laimīgi, bet es zinu, kad ir laiks pienācis braukt mājās uz vairāk saules, jo tur 2 mēnešus nebija ne saules stara. Man kaut kā sāka vilkt uz mājām. Vienkārši, labi, cik ilgi es te būšu, jābrauc uz mājām. 99. gadā es atgriezos Latvijā, nedabūju darbu, nevarēju atrast. Un tas bija tas tuksneša piedzīvojums. Es viņu tiešām uztvēru. Tagad ir tāds klusums, nekas nenotiek. Mēs kaut kam gatavojamies, bet pilnīgi kaitinoši, ka nekas nenotiek. Ka es nekur darbu nevaru dabūt. Tas kaitina, izaicina. Un tad pienāca e-pasts no 2 dziedātājiem, mācītāju pāra. Manā korī dziedāja 3 mācītāji un 4 mācītāju sievas. Viens pāris bija dabūjuši darbu Luiziānas štatā, Ņūorleānā. Un viņiem vajadzēja palīgu. Norwegian Siemens Church. Visā pasaulē lielpilsētās, kur ir ostas, bijuši tāda Norvēģu iestādījumi. Un viņiem vajadzēja palīgu. Tad es arī piekritu uzreiz. Es atkal sapratu, ka šis klusēšanas, šis tuksneša piedzīvojumam ir pienācis gals. Ir jāpošās ceļā. Un tad es aizbraucu, es tur ierados 6. decembrī, Latvijā viss bija pelēks un melns, tā kā ziema. Tur es nolaidos baznīcas dārzā, bija milzīgs baseins. Ap baseinu, zils, skaists tīrs ūdens, ap baseinu apstādīts rozes ziedošas un dārza galā apelsīnu koki. Pilna zeme ar apelsīniem, neviens neēd. Es vienkārši biju nonākusi atkal jaunā paradīzē. Un tur es kalpoju, kā varēju, tur bija gan virtuves darbi, gan palīdzība turp un šur, kur vajag, gan virtuves mazgāšanas. Ļoti praktiski tādi darbiņi. Bet pa svētdienām es aizmugurējā soliņā un spēlēju flautu, ja kādreiz kādi svētki, bērnu kristības vai laulības, tad samēģināju rēģelnieku un uzspēlēju kaut ko tādu feināku, foršāku. Bet tas bija tāds laiks man bija tā kā turistu vīza, kas bija paredzēta uz 3 mēnešiem. Jā. Un no turienes tas sākās mana būtībā Amerikas dzīve, ko es nekad nebiju domājis. Es domāju, pēc tiem 2 mēnešiem atgriezīšos atpakaļ. Bet tie pārvērtās par 12 gadiem Ņujorkā. Viena lieta, viena izvēle vienmēr atkal būs ej vai nē. Un es izvēlējos aizbraukt uz Ņujorku, nekad tur nebiju bijusi. Tā kā vīza izbeidzās, vajadzēja rast ātri risinājumu. Praktiskais iestājies universitāti, lai paildzinātu savu studentu vīzu, uztaisītu kaut kādu turpinājumu manam iepriekšējam izglītības ceļam, un tur es iestājos Ņujorkas universitātē, jo tā bija vienīgā skola, kas martā vēl uzņēma kādus skolniekus. Un tur es tiku, un tikai par lielu brīnumu pārsteigumu pēc tam septembrī pienāca rēķins, ka $10,000 par semestri, un tad es vispār sašļuku, jo man nebija daudz naudas vispār pie dvēseles, nebija Ņujorkā daudz pazīstam. Tas paņem laiku, kamēr tu iepazīsti, kamēr tu tik, bet ar Dievu palīdzību tu pilnīgi tā. Es arī mastergrādu pabeidzu savu milzīgi dārgo skolu, un tas ir pilnīgi brīnums, kā šī nauda savācās. Un kopš tā es saprotu, ka neliec limitus Dievam, kas attiecās uz naudu. Ja Dievam ir plāns, viņš jau ir sen izdomājis, kā savam bērnam sagādāt to prieku. Bet redz, tu par to limitiem, vai ne? Un es domāju, mums dzīvojot tādas savas dzīvītes, tādas diezgan kautrīgas, vai ne? Kas ir, tas ir, vai ne? Ar to mēs arī tā kā mēģināsim iztikt. Un tad ir varbūt pilnīgi citā situācijā tev jānonāk. Jāierauga, kad tur limita nav vispār. Un tad
Jā, tad tev kaut kā tā apskaidrība atnāk, bet točna, tad ko es te kautrējos? Bet tā ir laba doma, vai ne, kad limitu jau nav. Un to mums, dārgie draugi, ir jāatcerās. Tā ir tās sarkanās jūras, man liekas, piedzīvojums, jo visi, arī ebreju tauta, ka bija pie sarkanās jūras, viņiem vajadzēja tomēr milzīgu ticību, lai to kāju ieliktu slapjā jūrā, pirms šis ceļš atvērās, pirms šis ceļš radās, tev ir jāliek kāja. Un to man Dievs vienmēr liec. Es iedomājos, iestājos universitātē, vispār nepajautājot, neuzinot, cik viņi maksā. Tas ir atkal stūris, tev pienāk rēķins, kā tu viņu risinās. Un tad sākās šie risinājumi. Kā tu viņus risināsi? Vispār ārprāts. Bet skola, kurā tu mācījies, atkal bija kaut kas vienkārši, man ir vienkārši, lai es uzturēšanās atļauju dabūt, tad mēs mācos dejēt ko, kas tikai nāk priekšā, vai tev jau bija, labi, gribās to vai gribās šo. Interesantā kārtā es kaut kā uz to mirkli biju izdomājis, ka es negribu mācīties vairāk muziku, jo man nav tādas, es neredzēju priekšā, vai es domāju, man jāiet kaut kas biznes, kaut kas tāds, kas kaut ko groza, kur rodās līdzekļi. Amerika, Ņujorka biznes, un ne, Es domāju, es atkal tajā muzikā saprotu, kur daudz neko tā kā nenesīs pēc tam. Bet tas bija tas vienīgais veids, kā es varēju dabūt vīzu, jo tev jau jāparāda, ko tu esi iepriekš darījis. Un tad es varēju to savu vīzes pieprasījumu pamatot uz to, ka man ir mūzikas izglītība tātad no Latvijas, kaut kas no Norvēģijas ir pabeigts, ja, un tagad es vienkārši gribu master grādu, ja, dabūt. Tas bija tāds visloģiskākais un būtībā atkal stūris vienīgais. Man liekas, ka savādāk man nebūtu bijis iespējams kaut kā pamatot to un vispār tur palikt un tā, bet tas bija atkal pieņem vai brauc mājās, jā. Bet klausies, bet Ņujorka ar visu to mūzikas industriju un visu pārējo, un to ar savu flautu nonāca un te uzņem skolā. Mani uzņēma, jā, tur bija uzņemšanas eksāmens, bet es arī pieprasīju, tur vajadzēja vispirms no angļu testu nolikt, vispirms, jā, tur vajadzēja dabūt labus punktus, es mācījos tā kā dulla. Bet to es saku, ar Dievu kaut kādu palīdzību, viņš ir tik labvēlīgs. Man liekas, ka viņš tur, kur tur nepareizi uzrakst, viņš pat piesmiņķē kaut ko klāt. Vai ne, lai viņa bērns tiek uz priekšu, vienkārši viņš ir kaut kā tik pozitīvs. Ja tu ar viņu viņš darīs brīnums. Vienkārši man cita paskaidrojuma nav, jā. 12 gadus tu teici Amerikā. Jā. 12 gadu Amerikā. Skolas vairākas, zinu vairākas. Kādas skolas? To Indres stāstu par to, kādās skolās, kādas jomas ir apgūtas un patiesībā, kur vēl tas talants ir slīpēts un varbūt atrasts. Mēs Indru noteikti aicinātu uz kādu draudzes pēcpusdienu, kur viņi vairāk varētu pastāstīt par šo un vispār par Dievu brīnumiem, ko viņi ir piedzīvojusi Amerikā kā tādā, un arī tas instruments, ko viņi spēlē mums dievkalpojumos, tas arī nāca no Amerikas, vai ne? Un tas arī ir viens tāds stāsts, viens vesels stāsts, kur tu esi stāstījusi un noteikti stāstīs vēl. Bet domājot par tavu to atkal iekšējo sajūtu, kad tu dzīvojot Amerikā, piedzīvojot šos te pilnīgi savādākus apstākļus. Kādiem vispār liekas Amerikas apiņu valsts, kur dzīvot, uz kurien tikt un atpakaļ vairs vispār neskatīties. Ja? Tev bija atkal tā sajūta radās, ka tagad ir laiks atkal braukt atpakaļ uz veco kontinentu. Jā. Tieši līdzīgi sajūta, kā man bija no aizbraukšanas, no Norvēģijas aizbraukšanas. Bija tā, ka es biju nodzīvojis Ņujorkā 12 gadus, biju ārkārtīgi labi iekārtojusies un jutos tā kā zivs ūdenī un nekad nesapņoju par atgriešanos uz Latviju. Jo šeit kaut kā izklausījās, ka te visiem nav, ka te nekā nav. Un es domāju, ko es braukšu uz kaut kurien, kur nekā nav. Bet tu arī atgriezies pēc krīzes, tas laiks, vai ne? Tas 2000, kurš gads? Tas jau bija 12. gads. 12. gadā. Tas bija pēdējais mans Ņujorkā dzīvotais gads. Bet, zini, tur bija kaut kāda cita sakratība. Tātad Ņujorkā pēc universitātes es nevarēju aizbraukt no turienes. Man vajadzēja meklēt kādu citu studentu pamatojumu. Un es prasīju draudzenei, kur ir vislētākā skola Ņujorkā. Viņa teica, baleta skola.
ārprāts. Un man viņu, es tik uzņemtu. Veselu gadu dejoju, baletu mācījos, mocīju sevi vilku vīzas dēļ. Un tad es gāju pie tās pašas draudzenes, teicu, kur ir nākamā lētākā skola. Un viņa man teica, teātra skola. Es teicu, vai tikai prom no tās dejošanas, no tām klasiskiem staipīšanās. Un, man teātra skola uzņēma. Un tur es sabiju, tur bija atkal visi Šekspīri, bet tur jau bija tā, ka tur jau dāvanas apvienojās. Tur ir kustība, tur ir valoda, tur ir muzika, tur ir viss. Es jau jūtos labāk. Bet cik ilgi tu būsi students? Vienā punktā tu tomēr nonāc, klausies, pietiek, ka to studentu dzīvi jāsāk pelnīt tā kā nauda. Es jau pelnu visu laiku, bet vairs negribās tikai maksāt, lai tu būtu. Vīzu Amerikā ļoti grūti dabūt. Mēģināšu prasīt pēc darba. Uzrakstu pieteikumus, viena vieta atsaucās, atnāca uz interviju. Es aizgāju, es biju aizmirsus, uz kurien man jāiet, kas tā būs pa vietu. Es ieraudzīju mazus bērnus, sēžot uz grīdas. Tur bija studija mūzika dzīves sākumā. Bērniem no 3 mēnešiem līdz 3 gadiem vec. Un man pirmais, man ir master grāds, ko es ar šiem mazajiem darīšu. Kur es nezinu pat, kā viņam bija. Bet tu zini, tas bija laimīgākais darbs manā dzīvē. Man vajadzēja iemācīties visus klasiskā orķestra instrumentus, pilnīgi visus fagotus, čellus, mežragus, trombonus, trompetes, visus. Iemācījos nodemonstrēt instrumentu, baidoties, vai es to varēšu, bet es skatījos, ja amerikāns to var, tātad latviets ar to var. Un es nostrādāju tajā darbiņā 6 pēdējos Amerikas gadus. Bet pēc tiem 6 gadiem vienkārši jūt, ka skolotājiem tā kā pazūd jaunas idejas. Es jau biju kļūst par vecāko skolotāju, man vajadzēja stādīt mācību programmas. Es zināju, kā to dara, bet man nebija tā kā ideja vairāk. Plus vēl arī šī dāma, ko es kopu 3 pēdējos gadus, kurai bija nedziedinām vēžu un kura izdziedinājās, tas kaut kā pielika punktu. Es sapratu, ka šī dāma, kura tika pilnībā dziedināta, tad, kad viņa tomēr aizgāja pie debes tēva, es sapratu, ka mans uzdevums ir izpildīts. Mans misijas darbs ir pabeigts. Es, protams, varu vilkties tajā pašā Ņujorkā, es varu kaut ko jaunu meklēt, bet es biju gatava pārmaiņām. Un tad uzradās viens Brazīlis, kurš strādāja Londonā. Viņš bija misijas darbā vienā baznīcā. Un Ņujorkā tu satiecies ar pilnīgi visu gājumu cilvēkiem, visām krāsām. Un viņš teica, klausies, ko tu te sēdi Amerikā? Te nav veselības apdrošināšanas, ja? Šeit nav sociālie pabalsti nekādi. Vai tu neizdomājies par braukšanu uz Eiropu? Es ar viņam patiku. Un viņš atvalināja mani uz Londonu. Un tas notika tieši tajā brīdī, kad es kā biju savu Ņujorkas uzdevumu pabeigusi, misiju beigtu. Es biju gatava. Uztaisīju garāžu sēli. Visi nāca, ņēma no man dzīvokļa, kas man bija pilns. Baigi skaists dzīvoklis. Man bija mazs, bet ļoti skaists, ļoti daudz grāmatas. Ņujorkā es lasīju tik daudz grāmatas, kā nekad mūžā pirms tam. Savācu mantiņas un pārvācos uz Londonu. Ko Londonā darba nemaz tik viegli nav dabūt. Es pat trauku mazgātāju nolēmu, nē. Man ir jāmeklē kaut kas man tomēr piemērotāks, un es iestājos Christian Counseling kursos, ko rīkoja Jaunatnes misiju. Ļoti patika. Ļoti patika iepazīt sevi, ļoti vēl tuvāk pienākt Dievam šajā aspektā, kādu veselītē palīdzēt. Jo visu laiku caur manam mūžam gājuši arī šie periodi, ka man gribēja zināt, kāpēc dzīvē man tā ir bijis, kāpēc man negājusi skolā, kāpēc ir bijis tā, kā bijis. Un man bija dots laiks, lai to papētītu. Un tur es, man liekas, vispār ar sevi iepazinos vislabāk, tieši šajos kursos. Ļoti patika. Un es negāju viņus, lai kādiem citiem palīdzētu, lai palīdzētu sev, lai saprastu sevi. Ja? Un ar Dievu ļoti, ļoti sadraudzējos arī šajā gājumā caur sevi un caur savām grūtībām, kas man likās tādas, vēl atrisināmas, man gribējās iet viņās dziļumā. Un
Viņš man fantastiski dziedinājis arī. Un es domāju, atbrīvoja vēl vairāk. Varbūt, ja sakam, ka man vairs nebija tas ķieģeļu mūrs jānēsā riņķī, tad es domāju, kādas ķieģeļus es noteikti vēl turpināju nest. Jā, un man patīk tā brīvība Dievā. To ko... Nu, tad tu tiešām dzīvo, man liekas. Tā, ka tu vairs nenest tos ķieģeļus. Es neticu, ka es no viņiem pilnībā tikšu. Bet tik, cik man dots ir laiks un iespēja, es izmantoju, piestrādāju, kā dārznieciņš, savu dārziņu pakārtoju. Man patīk tas šausmīgi interesanti, pirmkārt. Un otrkārt, tad Dievu nekad nav tā, ka viņš tev iemetīs kaut kādā caurumā. Nu labi, tu kādreiz tur ej uz leju, bet tu zini, apakšā ir Dieva roka. Viņš tur nonāks kaut kur dziļumā, bet viņš tev pacels un izcels tev gaismā un teiks, es tev mīlu, Indriņa. Un pēc tās sajūtas tu vari iet un kaut ko sevī meklēt vēl tālāk, ja? Kas ir vienmēr tas foršā satikšanās ar Dievu, ja? Lai cik grūti tas arī nebūtu. Nu tā, bet tad atpakaļ pie jautājuma. Londonā es nesabiju ilgi, jo tur es tiešām pēc šo kursu beigšanas man bija jāmaina dzīves vieta, un Londonā ir nežēlīgi dārgi dzīvokļi, vispār dzīvoja istabiņā, pa to bija, es atceros, 1200 paundi, mārciņas jāmaksā, es domāju, kāpēc es maksāju tik daudz naudas, ka Latvijā ir tik daudz vietas, kur dzīvot? Šeit taču ir man ģimene, šeit ir man māja. Man kaut kā pēkšņi radās tas apjausma, ka Londona ir tikai tranzīts. Un tik līdz es to piefiksēju, es sapratu, ka es esmu gatava braukt uz mājām. Un Dievs man vēl iedeva tādu milzīgu prieku par atgriešanos. Es taču ticēju, ka es Latvijā noteikti atradīšu kādu darbu, varbūt ne tādu, vajag šiku uzreiz, bet tādu kaut tādu, bet es tikšu uz priekšu, un Dievs taču man ieliks tajā labākajā vietā, kā viņš ir to darījis iepriekš. Nevajag būt tikai tādam izvēlīgam pa daudz, jā, viņš tevi ieliks saulītē, jā, tu būsi uz viņa plaukstas, viņš ir ap mani no visām pusēm. Man nekas nevar notikt. Dieva uzdevumā vienkārši turpiniet, lai nezinu kur. Un tā es 13. gadā sakramēju atkal savus mantiņus un atbraucu uz Latviju. Nezināju, kas man šeit sagaida, bet nolēmu drusku atpūsties pirmo mēnesi, bet es gandrīz momentāni dabūju darbu. Un tas bija būtībā viena firma Malaizijā, kurai vajadzēja angļu norvēģu kombināciju, kuras labi iederējos. Man bija jāiemācās sēdēt. Es nebiju vispār pieradusi sēdēt pie kompjūtera. Es iepriekš tikai ar bērniem pa tepiķiem vai ne, mācīju muziku. Man tas bija šausmīgs izaicinājums iemācīties sēdēt vienā vietā. Un tad es nopirku bumbu. Es sapratu, bumba vismaz ir kustīga. Un tā es visus šos gadus esmu nostrādājis tikai sēžot uz bumbas kompjūtera priekšā. Un tas ir ļoti labi, jo es jūtu vēl to kustību. Manī es neesmu, piekalta pie galda. Es varu staipīties, rullēties. Un tas man ir vienmēr palīdzējis. Tā kā kaut kur sev jāpalīdz tranzīcijās. Bet es atgriezos Latvijā ar lielu prieku, un es meklēju savu draudzi. Es nezinu, kāpēc man tā kā likās, ka es neesmu luterānis vairāk. Tāpēc, ka Ņujorkā es gāju Times Square baznīcā. Davids Wilkersons, afrikāņu gospelis. Un man likās, es neiedaros luterānus, es šito te darīšu, visu, skatīsies. Un vienkārši es tur neiedarēšos. Tāda sajūta bija, jā. Bet atkal ar muziku, atkal rokās flauta, nekāds šitāds neiznāk. Jā. Rokās flauta spēlē. Dod no sevis ārā. Es domāju, Dievs ir tik gudrs, viņš arī neļauj pārāk daudz man runāt kādreiz. Viņš saka, shut up, aiztai sev muti, es runāšu caur tevi, spēlē. Un tā mums ir tāds foršs barterīts, ka viņš runā, es domāju, caur manu muziku ļoti bieži vairāk. Un īpaši internacionālās sajietos, viņš tur var vēl precīzāk uzrunāt cilvēku nekā es ar savu vārdu. Bet viņa liecības ir tomēr visstingrākās un visforšākās. Tās es vienmēr lietoju, ja man ir iespēja. Tāpēc man liekas, arī tas ir tā vērts. Jā, un tā es vienkārši, kur iet man muzika, tur es arī. Līdz es sapratu, ka man kaut kā ļoti tuvu ir lauka īpašums Talsos, jo mans brālis te dzīvoja. Tad, kad es vēl biju Amerikā un saimniekoju, un tad bija tā, ka viņš gribēja iet no turienes prom, viņš gribēja atgriezties Rīgā, un mēs reāli meklējām kādu, kas varētu to īpašumu pieskatīt. Un tad es jau braucu, kopš sabraucu uz Latviju no 13. gada, katru piekdienu, kā darbs beidzās, saliekamais ritenis autobusā, uz šeien -15, -20, es riteņoju uz Krovalkiem, un es brālim palīdzu, ko es vien varu.
Ja? Mājas darbi, tīrīšanas darbi, vienkārši, lai būtu drusku ārpus Rīgas un lai palīdzētu onkulim, kuram īpašums pieder, un justies piederīga savai, kā saka. Un vēl kaut kāda tāda, Latvijas kaktiņu sakārtot. Milzīga privilēģija. Un man ir iespēja. Bet kontrasts liels. Nu, klausies, Ņujorka, Londona. Jā. Nu labi, Norvēģija varbūt ne tā lielākā pilsēta, kurā tu biji, bet nu, tomēr, Jā. Nu, te, kas tas pagasts? Laidas pagasts? Laidas pagastā, absolūts lauka īpašums. Jā, bet es arī Londonā prasīju, lai man aizved uz pilsētu. Man likās, Londona, salīdzinot ar Ņujorku, ir tāda, nu, tā kā suburb. Jā, kaut kāds mazs purciems. Jā, es vienkārši, bet es tad mācījos, un es domāju, Dievs ir atkal tur tik gudrs, vai ne? Viņš tev tā neuztais baigo tādu galvas lecienu, jā? Viņš tev tā pieradina pie kaut kāda mazāka, apskaties, jā, iedzīvojies, un tad uz vēl kaut ko vēl mazāku, lai tev nav tas kontrasts tik liels, lai tev sirsniņi vienkārši nesaka, nē, šito es nevaru izturēt, jā? Viņš ir ļoti gudrs. Un tad no tev laukiem? Un tad ienāca Covids. Es jau dzīvoju visu laiku Rīgā, katru piekdienu uz šeien, vasarās, protams, dzīvo cik var, vai ne, šeit vāc ķiršus, tur liels īpašums. Un uznāk Covids, un mūs visus no darba vietas ejiet strādāt mājās. Un es sapratu, es esmu iesākusi renovācijas darbu ar šo milzīgo īpašumu. Tur ir 350 kvadrātmetru māja, tur jāliek jauns jumts, tur ir jāliek siltinājums, tur ir, lai meistars vispār tur dzīvo, tur ir jāieliek centrālās apkurs iekārta, jā, lai viņš vispār tur būtu. Un tā tālāk, un es vienkārši čakli krāju naudiņu un visu ieguldu tur, jā, es kaut kā tā kā mīlestību uz vietu, bet tas ir atkal caur Dievu vārdu. Es vienkārši, nu zini, lasot Bībeli, kādreiz ir tā, tu uzduries uz vienu panta, tu nevar no viņa aiziet prom. Viņš tā kā urķē tevi, viņš tā kā tā uzrunā tevi, un tu zini, ka tur ir daudz kaut kas vairāk, nekā tu spēji šobrīd un tagad saprast. Tad parasti vajag palikt uz to vārdu un vienkārši tā kā atgriezties. Nevajag sev tur bīdīt un bakstīt, jā, atrast to jēgu. Bet tas bija tā, tas no Jesajas grāmatas 58. Panta. Tu atjaunosi senās posta vietas, tu uzcelsi seno cilšu pamatus, tevi sauks par plaisu pielīdzinātāju un par jaunu dzīves vietu atjaunotāju. Viņš tā kā iezvanīja man galvā. Es vēl īsti nesapratu viņu līdz galām. Bet tad es sapratu, Dievs runā par renovāciju, par posta vietu atjaunošanu. Kas ir vēl interesantāk, kas tagad mēs jau māju esam renovējuši un šausmīgi daudz tur ieguldījuši, un tagad tā māja tiešām ir skaista un arī ekonomiska un arī silta un ērta. Tagad es esmu nonākusi pie tā plaisu pielīdzinātāja. Es saprotu, tas pirmais ir tas praktiskais, un pēc tam ir tas otrais darbiņš plaisu pielīdzināšanas starp cilvēkiem attiecībās. Tagad es esmu uz to posmiņu, bet tātad Covid laikā es pārvācos uz Krovalkiem, lai varētu vēl vairāk pielikt savu roku. Katru dienu stum ķeras un ved ārā gružus un palīdz, bet ar milzīgu entuziasmu tieši uz šī vārda. Un man viņš tiešām bija kā mīlestība, kā savas mazās Latvijas sakārtošana. Jā. Un tas man palīdzējis visu šo laiku ar ieguldījumiem, ar darba spēku, bez tādas žēlošanās absolūti, tieši otrādi, ar mīlestību. To visu izdarīt. Bet no Krovalkiem līdz Tallas baznīcas kalnam? Saprot, es domāju, es taču te braucu tik bieži. Es kādreiz te esmu nedēļas nogalēs. Vai arī kaut kur šeit es nevarētu paspēlēt? Un tas bija atkal viens tāds baigi interesantais. Piesēdos pie kompjutera un es ierakstīju 2 vārdus. Talsu ērģelnieks. Man kaut kā vilka, es domāju, diez vai es atradīšu kaut ko tādu, zinu, šito te, bet es mēģināšu atrast kaut ko tādu klasisku, lai es varu tomēr paspēlēt un varbūt satikt kādus mūziķus šeit. Un automātiski uznāca Raimonds Felša telefonu numuru. Es viņam piezvanīju, un man likās, ka viņš tāds, nepārliecināts, viņš jau man nav redzējis, nav dzirdējis,
Ko var zināt, kā tur spēlē, ko tur spēlē. Un prasības ļoti augstas. Jā, un es domāju, viņš tāds ļoti uzmanīgs, bet pa laimi viņš teica, ka viņš man atzvanīs. Un tad kaut kā bija tā, ka diezgan, kaut kādu mēnešu laikā vai 2 mēnešu laikā nāca lieldienas. Un viņš man piezvanīja un prasīja, vai es nevarētu atnākt uz kora mēģinājumu lielajā piekdienā pirms lieldienām. Un vienkārši satikties ar kori, apskatīties, ko es tur varētu spēlēt un tā. Un es izdarīju to, es atnācu, satikos ar viņiem. Un man bija vislielākais pārsteigums dzirdēt, no kā man tiešām uztaisījās tāds klikšķis ar šo kori, Talsu draudzes kori, kad Raimonds prasīja, cikos mēs nākam uz mēģinājumu lieldienu rītā, vai mēs nākam 5. Man lielas acis bijis, nekad nebija dzirdējis, ka cilvēki vēl šodien tik agri nāk. Un viss kors pacēla rokas. Es teicu, īstie. Šitie ir slavētāji. Šitie tiešām dara to no sirds. Un cēlos, braucām tajos 5, dievkalpojums bija 6. Man ļoti kaut kā iepatikās. Tas man ļoti atgādināja Jēzu baznīcu un manus jaunības gadus tur ar jauniešu ansambli. Kaut kas tāds dziļi, tāds līdzīgs uzrunāja manu sirdi, ka es sapratu, ka, klausies, te es kaut kā jūtu, ka es esmu pazīstams ar kaut ko. Jā, bet es vēl kamēr Raimondīgs te bija, es nācu svētdienās piespēlēt, vai ne? Un tad bija Egitiņa, es nācu uz kora mēģinājumiem, cik es vēl varēju, jo man tomēr tas kors ļoti fascinēja. Un tad mans lielais palīgs Andrejs Krovalkos šajā īpašumā, es viņam, es ļoti lūdzu Dievu par viņu, jo es zinu, ka man Dievs nekad neieliek tukšā vietā un neliek būt ar kādiem cilvēkiem, kuriem nevajag kaut ko no tās Dieva inspirācijas, kas ir manā dzīvē piedzīvota. Tā kā es ļoti ticu, ka uz viņu Dievs ļoti strādā, ļoti uzrunā. Viņš ir mans misijas lauks. Un mēs tik ļoti labi sadarbojamies, es domāju, mēs sadarbotos vēl 1000 labāk, ja būtu tas vieninieciņš, to nuļu priekšā arī viņa dzīvē. Es to nevaru uzspiest, es nevaru to viņam iedot, uzdāvināt, bet es ticu, ka Dievam ir plāns, jo viņš ļoti mīl cilvēkus. Un arī mani viņš nekad nenoliek, kā saka, bezjēdzīgā kaut kādā situācijā. Man jābūt snaiperim, man ir tiešām, es esmu uzdevumā. Kārtējais uzdevums tev. Jā, kārtējais uzdevums. Un es viņam vaicāju, vai tu gribi nākt ar mani uz baznīcu? Un viņš tā padomāja, viņš teica, jā. Un tad es viņam vaicāju, kura baznīca Talsos būtu mums tā vislabākā vieta, kur tu vēlētos iet. Un viņš teica, Tals luteriskā baznīca. Būtībā viņš izvēlējās šo vietu, kur nāk. Tātad nebūtu Andrejs, kas būtu pateicis, šī te baznīca būs baznīca kalnā, tad tu te nebūtu. Tad paldies Andrejam patiesībā. Kaut kādā veidā, jā, tas ir noticis caur Andreju. Un es teicu viņam, kur tu gribi iet, kur mēs varam klausīties Dievu vārdu. Es būšu iesaistīt, ja tu tikai to vari tā kā tolerēt. Es būšu tur, es eju ar tevi, un mēs ejam šajā ceļojumā kopā. Un tā no tā laika es esmu arī šajā baznīcā. Un mēs vienmēr priecājamies, ka tu esi. Sākumā ar to flautu, zin kā mēs neatceros. Jā, man liekas, Raimonds toreiz, kad pie ērģelēm vēl bija, tad viņš teica, būs tāda Indra, kas uzspēlēs. Un mēs jau vienmēr priecīgi, ka kāds atbrauc un uzspēlē. Un tā, un tu ar to savu dzīvīgumu pie tā instrumenta. Nav tikai tāds, tāda atspēlēšana, kad tu esi uzaicināt, kaut kādu auditoriju, tāda maziņa ir, atspēlējumi un viss, bet ar to savu attieksmi, jo, ka tas nav tikai tavs skaņdarbs, ko tu tagad atspēlēsi, bet ka patiesībā tā skaņdarbs tā, ka tu kaut kādu vēsti grib aiznest. Un tu teici par to kori Norvēģijā, ka tev 3 reizes aicināja. Es neatceros, cik reizes sanāca aicinājums no Tals baznīcas puses kori pārņemt, vai ne? Bet tas nebija vienreiz. Tas bija vairākas reizes. Es domāju, vismaz 3 reizes. Tas bija vismaz 3 reizes. Un zini, te ir tas, ka īstajā laikā, īstajā vietā. Teiksim,
Mums ir pagājuši Ziemassvētki, adventa laiks viss, un zin kā, kad es ieraudzīju, kad nesen bija sākus koru vadīt, ka es skatos svētdienas skolas bērnu aizdedzinātās svecītes, vai ne, adventa vainagā, un tad vienā reizē jūs nācāt ar koru priekšā. Un es skatījos, un tu tāds starojošs, un viss koristi arī uznāk, un es domāju, nodziedās kā dziesma, ar kustībām, bērnu dziesma ar kustībām. Un tad man likās, bet Indra, ja viņa varēja motivēt, pierunāt un aicināt, ka koristi iznāk priekšā un ar kustībām bērnu dziesmu nodzied. Es domāju, tur ir kaut kas, ja? Tas ir kaut kas. Tā kā paldies, ka tu esi, un protams, mums vienmēr ir tagad, dzirdot tavu stāstu, ir tas jautājums, tas tavs ilgums pie šīs te kora stūris, vai ne? Mums jāskatās, kad tavs tas iekšējais pulkstenis vai tā balss saka, tagad pietiek, ja? Bet pagaidām mēs esam ļoti priecīgi un pateicīgi tev, ka tu esi. Bet domājot par mūsu šo te baznīcu, kas arī stāv kalnā, varbūt tuvojoties tam noslēgumam mūsu sarunai, kas ir tava lūkšana vai tavs novēlējums vai tas, ko tu gribētu šeit vēl pieredzēt? Teiksim, tavu pieredze ir ar multikulturālu sabiedrību, ar tādu savādāku ticības pieredzi. Kas ir tas, kā tu skaties uz šo vietu un varbūt tavu lūkšanu par baznīcas kalnu? Man koris ir kļuvis par manu garīgo ģimeni. Un es esmu ļoti pateicīgi Dievam, jo viņš nekad neuzliek tev kaut ko tādu, tā kā pienākumu, ka tu esi kora vadītājs. Es vienmēr lūdzu pēc mīlestības, ka man ir iespēja praktizēt mīlestību, jo mīlestība ir darbs. Un es nejūtos kvalificēta vadīt koru, man nav diriģenta izglītības, bet es zinu, Dievs man dara kvalificētu mīlestībā. Un tieši šajā mīlestības treniņā. Es neesmu nekādu diplomu vēl šajā saņēmusi, bet viņš man reāli iedod mīlestību, jo es pēc tās arī lūdzu, es negribētu darīt kaut ko, kas man nepatiktu. Tāpēc varbūt es ar tik ilgi tā kā vilcinos, es tiešām gribu tā kā, kad es, tā kā neienāku un neizēju ārā, ka tas ir tāds, kur es tā kā ieguldos un kur es pat varu praktizēties, un tie kuristiņi man tā kā bērni. Redzi, un varbūt tur ir arī tas, ka man pašai bērnu nav, bet es vienmēr esmu lūgus, ka es varu kļūt par garīgo māti. Un es domāju, šeit ir tā vieta. Šeit ir tas brīdis, ka tik daudz bērnu, un viņi visi ir aprūpējami, un par viņiem visiem var aizlūgt, par viņiem var tā kā parūpēties, gādāt, prasu Dievam, kā ar tiem vai ar tiem, kas viņiem būtu visvairāk vajadzīgs, kā pie viņiem pienāk, kā ar viņiem attiekties, ļaut viņiem izvēlēties, attīstīties, uzziedēt, jo Dievs ir tas darītājs. Es tikai varu varbūt kaut ko iniciēt, ieteikt. Bet es redzu šo korīti tā kā savus bērniņus. Un man par viņiem visiem ir tāda rūpe. Un tāpēc man arī ļoti patīk pie viņiem nākt. Un es arī zinot to pieredzi, kas man bija Norvēģijā, viņi tieši tāpat, viņi bija tā kā man ģimene tajā vietā laikā, kas man bagātināja un kas man dzīvi darīja pilnu. Tāpat arī šeit. Tāpēc es ar tādu lūkšanu, ar tādu pat kādreiz drebēšanu, nāku šī kora priekšā un arī
es domāju, Dievs atkal ir tik gudrs, zinot manas varbūt neprofesionālās diriģenta kaut kādas iemaņas. Es tiešām, es domāju, viņš ir tik abrīnojams, viņš aicina šo kori sastrādāties ar citiem koriem, kurus vada profesionāli diriģenti. Viņš aizpild atkal to vietu, ko es varbūt netik labi aizpildu, bet es viņiem varu dot savu sirdi, savu entuziasmu, es viņiem varu palīdzēt ar to, ko es protu un kādas idejas man Dievs dod. Tā kā tas ir, es domāju, tas ir tik fantastiski. Tu vienkārši, es jūtos laimīga, ka man ir tā privilēģija šeit būt šajā laikā ar šiem cilvēkiem. Un es ļoti ticu, ka Dievs dara vienu brīnišķīgu darbu pie viņiem. Tādu pašu, kādu viņš dara pie manis satiksmē ar šiem cilvēkiem. Tāpēc es vairāk nejautāju, tā kā vai būt vai nebūt, par to nav jautājums. Es arī esmu teikusi, ja gadījumā nāk kāds labāks diriģents, to, ko Dievs ir saplānojis. Varbūt šis ir tikai tāds tranzīts viņiem uz kaut ko Dievs ir paredzējis. Es esmu gatava, jo es zinu, ka Dievs mūs katru ieliks savā īstajā vietiņā. Nevajag par to uztraukties. Viņš ir vislabākais plānotājs un diriģents. Mēs esam atblāzumi, mēs esam gaismiņas, mēs esam sasālīti un apgaismot un darīt savu to uzdevumu, kāds ir mums paredzēts šim laikam un šim brīdim. Un tas tā, ka tu atgriežoties pie tavu jautājumu, varbūt tieši tā, kas ir tā man lūkšana, man vēlme, tas ir Jāņa evaņģēlija vārds, ja? Jaunu bausles jums esmu devis, ka jūs mīlat viens otru, kā es jūs esmu mīlējis. Un no tā jūs pazīs, ka jūs esat mani ļaudis, ja mīlestība jūsu vidū būs dzīva, patiesa, plūstoša, pāri plūstoša kauss, kas man kaitina latviešu bībelē, kas saka līdz maliņām pilns, nekad nav līdz maliņām pilns, vienmēr ir līstošs pāri. My cup runs over. Viņš ir dodošais Dievs. Un tāds, es domāju, ja to var dzīvot, ja to var piedzīvot un trenēties mīlestībā, tā, ka tas kauss slīst pāri, tad arī būs. Tad turēsies. Tad būs draudze, tad būs slavētāji, tad būs nākotne, ja mīlestība būs jūsu vidū. Brīnišķīgi. Pulkstenī skatoties, ir aizritējis diezgan ilgs laiciņš, bet es nezinu, man šeit sēžot, es to nepamanīju. Es ceru, ka jūs arī tur pie ekrāniem to neesat tā izjutuši, ka jums ir kaut kāds vakar brīdis, nu, teiksim, pazudis tā vienkārši nosēžot, bet klausoties Indras dzīvē un tajā dzīvē, kas nes sev līdzi šo te milzīgu Dievu vadību un piedzīvojumu. Es domāju, ka mēs varam arī priekš sevis saprast, ka Dievs ir viens lūkšanas attālumā. Dievs ir tas, kas grib dot, vai ne? Kas tev jāizaicina, bet kas tev arī iedod visu to labāko. Tā kā pamājiet ar rociņu komentārus sadaļā, ja jūs tikāt līdz mūsu sarunas beigām. Un mēs ar Indru, protams, svētdienās Baznīcas kalnā tiekamies. Ar koristiem viņi tiekās savos koru mēģinājumos, un ir liels prieks, ka ne tikai pie mums, bet tur, kur tev aicina, tur tā arī brauc, un ka tu viņiem arī būs cilvēks līdzi un parāda, ka ar tiem talantiem var arī slavēt Dievu citās vietās un palīdzēt cilvēkiem. Tā kā paldies tev, Indra, par šo vakaru. Un droši vien būs jādomā par tādu savādāku citu sarunu, kur publika būs klātbūtnē un tavos stāstos, ko tu vēl neizstāstīji. Cits starpā Indra ir vadījusi arī kapsvētkus, ko viņa tepatās mūsu novada robežās. Un par šiem un līdzīgiem stāstiem, dargie draugi, ja jūs gribētu un izrādīt interesi, tad mēs Indru aicināsim uz mūsu kādu draudzes pēcpusdienu. Lai jums visiem mierīgs vakars. Svētīgi jums šo nakti, naktsmieru un, protams, svētdien dievkalpojums un nākamā trešdienā atkal tepat tikšanās Baznīcas kalnā trešdienā. Ar labvakaru!